Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tu neesi vergs. Šodienas rakstu vieta. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Jāņa 1. nodaļa, 12. pants. Šodienas pārdomas. Mums katram ir svarīgi zināt, kas mēs esam. Jāņa 1. vēstulē lasām, ka mēs jau tagad esam Dieva bērni. Diemžēl daudzi ticīgie dzīvo tā, it kā nebūtu pelnījuši būt Dieva bērni. Viņi domā, ka ir pieļāvuši pārāk daudz kļūdu. Viņi dzīvo ar vergu mentalitāti, samierinoties ar viduvējību, vainas apziņu, trūkumu, slimībām un pat atkarībām. Mans draugs, apzinies, ka tu neesi vergs, algots strādnieks vai svešinieks. Tu esi visuvarenā Dieva mīļotais bērns. Tev esot visaugstākā Dieva bērnam, nav jājūtas vainīgam vai nosodītam par tavām pagātnes kļūdām. Jo kopš tā brīža, kad tu lūdzi Dievam piedošanu, Viņš tev piedeva. Bībele saka, ka Viņš mūsu grēkus ir licis tik tālu, cik rīti no vakariem. Ticībā pieņem Viņa žēlastību, seko Viņa vadībai. Viņš dziedēs tavu dvēseli un sirdi. Viņš tev atvērs durvis, ko neviens nevar atvērt, un piepildīs cerības, kuras tu jau biji atmetis. Šodienas lūgšana. Tēvs, paldies, ka caur ticību Jēzum Kristum tu mani esi pieņēmis par savu mīļoto bērnu. Piedod, ka esmu ierobežojis tevi savā dzīvē. Es pateicos, ka tu dziedini manu sirdi un dvēseli. Paldies, ka es varu vienmēr paļauties uz tevi, mans mīļais visuvarenais debesu Tēvs. Jēzus vārdā.